no visiem reakšaniem, ko es taisīju, bija Denis. Kaut kas nedzirdēts, bet tāds atsvaidzinošs krūts ar daudz dziesmām prospekti, jā. Denis, kas vēl kādu albumu vēl klausījos. Labi, viņu nevar īsti likt, jo tādā hip-hop žanrā, bet to albumu mēs arī klausījāmies, jā. Kas vēl bija? Un Oda albums. Un jā, man liekas, ka priekš manis arī Odas pirmajā vietā. Oda albums bija krūts, viņa foršas dziesmas bija tāds labs, vairāks. Jā. Otrajā vietā no prospektā pārsteidz man tā ar vairāk dziesmām, tādu undergroundu, tāds ilgi nedzirdēts kaut kas tāds bija. Mēs atnākam, un šis ir Eliks podcasts. Tu kaut ko sūdīgi tur šņāc. Mazā kobra, eksorcisms, dzīsmi no tiem to sātanārā. Tu man liekas neuz tā batu, tu tagad lēkā. Tu kaut ko pārprat principā, kad sāk repot. Tev konči izskatās kā mauku, kuru vajag slepot. Neviens... Pagu. Kas to teik? Sāk jau shit, ok, Ozola, let's go. Sāk visu, ko domā. Let's go. No tiem to sātanārā, tu man liekas neuz tā batu, tu tagad lēkā. Tu kaut ko pārprat principā, kad sāk repot. Tev konči izskatās kā mauku, kuru vajag slepot. Neviens te nav akls, bērniem ej pasciņas stāstīt. Rūķu disanēt, tu esi pārāk daudz pa galvu glāstīts. Te bieži kaut kāds diskonekts starp sapņiem un realitāti. Nav ielikts darbs, bet vajadzīgā mauku, kuru vajag slepot. Tagad lēkā. Tu kaut ko pārprat principā, kad sāk repot. Tev konči izskatās kā mauku, kuru vajag slepot. Neviens te nav akls, Tev konči izskatās kā mauku, kuru vajag slepot. Te. Ok. Runā sodozu vai... Interesants salīdzinājums. Bērniem ej pasciņas stāstīt, rūķu disanēt, tu esi pārāk daudz pa galvu glāstīts. Te bieži kaut kāds diskonekts starp sapņiem un realitāti. Nav ielikts darbs, bet vajadzīgi ir rezultāti. Man liekas, ka pārāk daudz šarlatāni ir ēterā. Svētais ūdens tagad tiek izliets katrā pilsētā. Demagogu visos līmeņos, gan tie, kas sēž tur augšā, jā, gan tie, kas tur ir pagrabos. Bet mums priekš jums visiem ir pa kādai sudrablodei. Šito repu nevar nopirkt kontrafaktu bodei. Pag, nevar būt. Nopirkt kontrafaktu bodei. Jums visiem ir pa kādai sudrablodei. Šito repu nevar nopirkt kontrafaktu bodei. Bļā. Nē, nav kontrafakta bodē. Es jau domāju, kāda iespēja, ka viņš kaut ko grib mest uz kontraflow. Bet tāpēc man patīk, kad saka, ka reperi dusmīgi ir labi reperi, jā. Kas liks to uz vīrus jumtiem, tā ir visbiežāk, tā ir sudrabkāja. Nofilmēsimies, prom. Tā kāda atļauja tev izstāst, kaut atļauju vajag, te remontu vajag nevis atļauju. Dopmēns saka, man šķiet, ka tas bija domās par kontraflow. Tāpēc, ka kāpēc es uzreiz iedomājos par kontraflow, jo tas, kurš tas bija? Nevis tas, kas kačājas, bet otrs. Vispār man patīk, kā viņš repoja, viņš ļoti labi repoja. Dāvs vārds bija. Tāpēc, ka viņš Amerikā producents. Viņš arī beatmakers varbūt ir. Tāpēc man es gribēju vilkt kaut kāds tas kontraflow. Pag. Jau! To es saprotu. Tāpēc saku, hip-hops ir sports. Un, ja vēl Ozols var iemest kaut kādus džebus vai ne, why not? Faktu bodē. Visiem ir pakmiņos, gan tie, kas sēž tur augšā, jā, gan tie. Dai, Ozolu, uztaisīsim uz Ozolu reload. Let's go, dai, Ozolu. Fucking reload. Mēs atnākam, un šis ir Eliks podcasts. Tu kaut ko sūdīgi tur šņāc. Mazā kobra, eksorcisms, dzīsmi no tiem to sātanārā. Tu man liekas neuz tā batu, tu tagad lēkā. Tu kaut ko pārprat principā, kad sāk repot. Tev konči izskatās kā mauku, kuru vajag slepot. Neviens te nav akls, bērniem ej. Bet viņš tomēr kaut ko runā, jā. Kāpēc viņš var piemint konči? Kā man gribās uzzināt, vai ne? Gribās vilkt paralēls tagad. Tu gribi teikt, ka viņš pa kontraflow?
Bet nevar būt, ka viņš runās par kontraflow, jo Sudraba sirds Jelgavā, tad, kad bija tas vispār hip-hopā, vispār mūsu kultūrā, kad Jelgavā bija tas, ne jau kautiņš, bet tas bija tas, kur tas skapāns, jā, to Haribo, ne jau pagrūd, bet vienkārši es seju gandrīz betonā. Tad bija koncerts, un es zinu, ka kontraflow, tas nevis Dāvs bija, bet tas otrs, tas, kas kačājas, viņš viens pats bija. Un es domāju, tad no tā brīža man likās, ka viņam kaut ko čomu Sudraba sirdi ir. Jo pa kaut ko Ozols runā reāli. Ja tur vilksim kā paralēlus kontraflow, tad tas ir interesanti. Pasciņas stāstīt, izskatās kā mauku, kuru vajag slepot. Neviens te nav akls, bērniem pasciņas stāstīt. Ne, par to salīdzinājumu, par to mauku, bet, forši skan, žostka skan. Bet, ķipa, koncerts kā mauka lēts, ķipa, viņi tā. Rūķu disinēt, tu esi pārāk daudz pa gaugu lāstīts. Te bieži kaut kāds diskonekts starp sapņiem un realitāti. Nav ielikts darbs, bet vajadzīgi ir rezultāti. Man liekas, ka pārāk daudz šarlatāni ir ēterā. Svētais ūdens tagad tiek izliets katrā pilsētā. Demagogu visos līmeņos, gan tie, kas sēž tur augšā, jā, gan tie, kas tur ir pagrabos. Bet mums priekš jums visiem ir pa kādai Sudraba lodei. Šito repu nevar nopirkt kontrafaktu bodei. What the fuck? Es gribu teikt, ka... Damn, son. Labs, man patīk. Nebija slikti, man patīk. Man patīk Ozola vairs. Vienīgi... Jā, bet ja viņš vajag par to kontraflow runājot, pa kuru viņš runā, jo Dāvis Amerikā viņam tīri ok iet, viņam bija, pagasieši Instagramā ātri, kamēr mēs esam šits tas insider, mana prikols, kad man patīk pastīties, uzzināt un sev vilkt paralēls tēks. Pastīšos. Kā viņam bija? Es viņam sakoju? Dāvis. Arī ir laikam. Nē, tas nav tas. Citās. Jā, jo ar Dāvi diezgan ok iet, jā, viņam bija 9 posti. Kuriem palika ar The Game? Reka ir. Jā, viņš jau pastāst Games ir bijis. Labi, šitos nezinu. Viņam bijis arī Wiz Khalifa, es redzēju. Šitas, A$AP Rocky. Jā, damn boy. Dāvs dod iekšās, bet malācis. Tas ir diezgan crazy. Jā, to es redzēju. Bija arī Wiz Khalifa, bet viņš laikam izņēma sārā. Nē, tas ir respekt. Jā, krūt. Jā, jo es nezinu, varbūt pa kontraflow to otru čalīt, varbūt tas varbūt kaut kādā brīdī kaut ko meta un runāja, varbūt viņiem dziesma kāda ir, es pat nezinu īsti. Jā, interesanti. Jā, bet man patīk, ka vairāk Dāvs kā repoja, jā, tos gan atceros, jā. Davai, Sudraba. Lambert, kas to tiek? Mēs nepareizi saprotam, kas to tiek. Tā kāja, kas liks to uz rīgas jumtiem, tā ir visbiežāk, tā ir Sudraba kāja. Nofilmēsimies, prom. Tā kāda atļauja tev izstāstīt, kaut atļauju vajag? Te remontu vajag nevis atļauju. Jā. Samakslotu dzēju ražo, netur zēni, netur vīri. Ja senču nauda ir tā, kas maksā īri, zelta karots mudē. Tie no grili, kas tur spīd, ko tu runāsi savās dziesmās, ja redzēs neaiz dzīvi tie. Čaļi nezin, kas ir sāps, uz kurieni skaties, es redzu kukurūzus pārs, un neredzu manieres, kādam spēle tikai sāks, un kādam māja ar Dievs, kādam kuģis no ostas tā arī nespēja attiet, jo tiem vējš tikai skurstenīs vilpo. Šitiem bodrahiem gan drēbes, gan smaidi ir viltot, jums vajag jaunu video, lai kucēm parādīt ir ko. Kāda ziltiņus iesies un raustīs plūdu pa pirmo. Malats, tavs honorārs ir nosmērēts hoteļa palaks, dabūt kucas, bet naudu ne, ir sūdīgs balans, dabūt kucas, bet naudu ne, ir sūdīgs talants, bet par laimi es jums uzdirsu uz galvas kā kāja. Man patīk. Vispār, ja godīgi, es dzirdēju, Odam arī bija ar Ozolu, ne? Sadarbību uz dziesmu. Man liekas, ka man šitas vairāk par to dziesmu patīk. Šitas īstenībā labs ir. Sudrabs arī labi iegāja. Man patīk tā zelta karota, bet tie nav grils, pa kuru runāt. Labs.
Jā, sudrabs. Man patīk sudraba balss, kā viņš skan. Es nezinu, ka es jau pirms tam kaut ko strībos teicu, ja vajadzētu Herkulesa balsi latviešu, jā, tad tas ir, lai sudrabs iet. Viņa tāda, piemēram, Jera laika, kad bija, jā, viņš pavisam citādāk izteica. Viņam balss tā kā nebija nobriedusi. Es nezinu, kas tur. Viņš pilnībā citādāk izklausījās. Es gribu vēlreiz dzirdēt, vai. Let's go. Lamberta, ja būs 3-7-1 akapelā, tu būtu doma piedalīties Lamberta. Vispār es Dībo aizstāvs biju, man Lamberts arī patika, 3-7-1. Vienīgi pret Leksu bija, man liekas, pret Leksu varēja, protams. Vienmēr var labāk, bet pret Leksu kaut kā es nezinu, kāpēc Lamberts, man liekas, nebija tas, kā bija. Lamberts nebija tas, kas bija pret Andrē. Un es vienkārši jūtu, es uzreiz to sajūtu, es nezinu, kāpēc. Nelikās tas pats Lamberts, kas ir pret Andrē, huizin. Lamberts saka, huizin par to akapelu. Nu jā, jo piemēram, tev Lamberts akapelā tev nevajadzētu vai neķert bītu. Tu varētu pats flowu maukā gribi pauzes paņemt. Interesanti, es nezinu. Es gribētu dzirdēt vispār Lambertu, kā tu freestyle. Stulbi, kad es nesaprotu, kāpēc Geto vairs neliek YouTube'ā pilnos video. Mēs ejam prom. Tā kāda atļauja tev izstāst, kaut atļauju vajag? Te remontu vajag nevis atļauju. Jā. Remontu. Samākslotu dzēju ražo. Oh, shit! Dāmas un kungi. Čau maču arī zēnu meitnes Lamberts pasaka, viņš grib vēl vienu BPM sezonu. Tas nozīmē, ka Lamberts būtu gatavs piedalīties. Let's go! Fucking let's go, Lambert. Kur man ir? Jo, Lamberts var, jā. Lamberts, ja viņš reāli pa gada laiku varēja tā uzskačāt skillu, kāds viņš bija pret Serpentīnu. Tas battles vienkārši atceros tak no galvas. Jā, tad vēl viens gads. Lamberts ir sakačājies, man liekas, tur ir pizdēts. Zalcam runāju par Zalcu. Es ceru, ka Zalcs... Labi, tagad nāks battles, tad mēs noteikti runāsim. Jo uz vietas... Labi, es saku, kad battles iznāks, parunāsim. Tad man ir vienkārši salīdzināt, kā bija uz vietas un kā ir uz miksā dzirdēt. Netur vīri, ja senču nauda ir tā, kas maksā īri, zelta karots mudē. Tie nav grili, kas tur spīd, ko tu runāsi savās dziesmās, ja redzēs neaiz dzīvi tie. Jā, šīts patīk, forši punch. Tie nav grili arī zelta karoti, tu esi zelta karotē dzims, un ne visi tev vecāki devuši no... Tu, protams, visādi viedokļi par to, ja tev bagāti vecāki ir, bet jā, tas noteikti, kā tu var runāt, noteikti dziesmās par to, ja tev senči devuši, un arī kā, tas nav tas pats, kas ir grili mutē, ko tu pats nopelni, un tev grili mutē, un šits forši punch man patīk. Mudē, tie nav grili, kas tur spīd, ko tu runāsi savās dziesmās, ja redzēs neaiz dzīvi tie. Čaļi nezin, kas... Lamberts saka, skan nesaprot, kā čuvaki skan repo vienādi gadiem, ejot man par laimi, tas tā nestrādā. Jā, Lamberts, tāpēc es saku, jā, pilnīgi piekrist ar Lambertam, jā. Plus arī Lamberts, nezinu, viņš arī kruti pančoja. Un es tagad mēģinu atcerēties, kas tur bija pret Leksus kaut kā baigi aizbēs. Es zinu, ka pirmajā raundā baigi dev iekšās. Man patīk, zini, kas Lambert, man liekas, tu māki, labi, ok, iemaukt ātri un sarīmēt vēl tās trīs, mēģināt vēl pat, trīs vārdienas pat gujā arī. Tas man patīk, tas reāli liels pluss, ko vajag, man liekas, likt žūrijai. Bet man visvairāk Lamberta arī, Lambertam ir tā liepainieka enerģija, ka viņš pasaka, un tu saproti, ka viņš pateica, un liekas, reāli tā varētu būt, zini. Viņš pasaka, how you meant it, zini. Un viņam arī sanāca pret Andrē ritīgi krūti, kad viņš kad maucu tas punch pēdējais, un viņš māk kaut kā uz beats, varbūt ar beats bija pateicīgs, kad ir lēns beats, un viņš tā vienā flowā tā lēni pasaka un ritīgi nolando to, tas deliveries krūtāk labāks ir, vai ne? Jā. Digmund, pagad, tas pats Digmunds, ko es domāju? Sveiciens, Digmund.
Tas ir sāps, uz kurieni skaties, es redzu kukurūzas pārs un neredzu manieres, kādam spēl tikai. Jo, mačs, es nezinu, katru maču ienāca. Tas ir ieraudzījis uzreiz tavu ziņu. Mēs pa Ozolu runājam, jā. Tas ir kontraflaum. Tad mačs, tu zini, tev ir kaut kāds insights. Reāli, jā, jo kontraflaus arī īsti nevar skaitīties kā jaunā skola. Nē, jā, bet jebkurā gadījumā Lamberts, es noteikti, ja tu BPM piedalītos vai pat freestylā, es noteikti būtu par, jā, Lamberts labs. Nedrīkst gulēt uz Lambertu, reāli. Man liekas, ja piemēram būtu kaut kāds battles, man nav, ja piemēram viņš pret Zalcu būtu, man liekas, pat Lamberts varētu Zalcu uzvarēt. Tas ir labs teiks noteikti, bet man liekas, tas ir. No visu, kā man... Protams, man būtu vairāk biased uz Lambertu, jā, bet reāli Lamberts, labs. Sāks, un kādam māja ar Dievs, kādam kuģu pārs, un neredzu manieres, kādam... Oh, shit, tu gribētu pret... Lamberts saka, ka viņš gribētu pret Zalcu, jā, bet let's fucking go, bro. Let's go. Idiot. Es tikai par. Let's fucking go. Jā, tas būtu labs bārds. Man jau enerģija sāk, es jau uz vietas gribētu būt, jau visu dzirdēt. Bet vai man jāpieraksta, uz vietas varbūt es bieži neesmu bijusi uz kaut kādiem koncertiem, lieliem pasākumiem. Bija vietas, ko no Dafijas nedzirdēju. Tad, kad tumbās kaut kā, vai nu viņš tuvāk mikrofonu pielika mutē vai kā, un tā kā iečarkstēja man ausīs, un bija brīži, ka man, varbūt tāpēc, ka es neesmu ilgi bijis kaut kādiem tādiem pasākumiem. Koncerts un tādā veidā. Jā, man varbūt nezinu, auss te bija pieraduši. Bija brīži, kad man kaut kur iečirkstēja. Es kaut kādu tumbās. Bet mača saka, viņai nav nekāds insights. Kaut kāda spekulācija ir par to. Ok. Jā, šī... Spēl tikai kurieni skaties, es redzu kukurūzas pārs un neredzu manieres, kādam spēl tikai sāks. Un kādam māja ar Dievs, kādam kuģis no ostas tā arī nespēja attiek, jo tiem vējš tikai skurstenīs vilpo. Šitiem bodrahiem gan drēbes, gan smaidi ir viltot. Jums vajag jaunu video, lai kucēm parādīt ir ko. Kāda ziltiņu uzķersies un raustīs plūdu pa pirmo. Malats, tavs honorārs ir nosmērēts hoteļa palaks. Dabūt kucas, bet naudu ne, ir sūdīgs balans. Dabūt kucas, bet naudu ne, ir sūdīgs talants. Bet par laimi es jums uzdirsu uz galvas kā kāji. Tādāk nesanāks, jā, kaut kas starp dievu un vēlnu, paradīzu un eli, pašu nelabo un lielu. Es sarkan klēt ar smaidu, kā no žurnāla vākas, ļoti gaidu, kad no kreisā pleca nostu kāp, lai nepienāktu brīdis, kad būtu par vēl, lai glābtu. Tu esi sādams prāts kleitā, mēs divi vien, pret visu pasauli kopā. Pat tad, ja krītam uz nerviem, tāpat atradīsim, kā viens. Nāc klāt, tu nevari man